Sveiciens visiem! Šodien gribēju pastāstīt par jaunumu no ražotāja Aerobot, tātad rekuperācijas sistēma ražotājiem. Tā ir divzonu ventilācija. Tad es pastāstīšu, kas tas ir un kā tas strādā. Tātad pirmkārt, divzonu ventilācijas galvenie iegūmi ir pirmkārt ietaupījumi uz apkuru un elektrības patēriņu, un otrs ir vēl labāks un svaigāks gaiss jūsu mājā tieši tajās vietās, kur tas ir nepieciešams. Tātad, kā tas strādā? Iedomāsimies, ka šī ir jūsu māja, kurā ir guļamistabas, guļamistaba 1, 2, 3, 4, ir viesistaba, ir kaut kāda saimniecības telpa. Tātad, izbūvējot ventilācijas sistēmu, šī māja tiek sadalīta divās zonās. Nakts zonā, kas būs tātad jūsu guļamistabas, un dienas zonā, kas būs jūsu viesistaba, varbūt arī vēl darbistaba, ja jums tāda ir, attiecīgi izejot no tā, kādas telpas ir jūsu ēkā. Tiek sadalīts divas zonas. Un, attiecīgi, katrā no zonām tiek uzstādīti arī CO2 un gaisa kvalitātes sensori. Tas var būt viens uz visu zonu, tie var būt vairāk, lai darbība būtu vēl precīzāka, bet princips ir tāds, ka katrā zonā ir savs sensors, kas saprot, kāda zonā ir gaisa kvalitāte. Un pieņemsim, tagad pienāk vakars, jūs aiziet visi gulēt. Gaiss guļamistabās kļūst sliktāks, iekārta saprot, gaiss guļamistabās kļūst sliktāks. Savukārt, gaiss viesistabā ir jau gana labs, jo iekārta ir ventilējusies, šeit vairs neviena nav, gaiss ir labs. Tad notiek kas? Ir šīs divas zonas gaisa pieplūdei. Zona 1, zona 2. Šī zona 2, ko es teicu, teiksim, guļamistabas, tur iekārta sāk padot vairāk gaisu. Savukārt zona 1, kur neviens vairs nav, tur šī gaisa padeve tiek pārtraukta. Un tieši tāpat pretēji tas darbojas dienā. Jūs beidzat gulēt, no rīta viss pamostaties, guļamistabās vairs neviena nav, zona 2 gaisa padevu pārtrauc vai samazina, savukārt zona 1 gaisa padevu palielina. Tieši tāpat, ja pa dienu kāds ir, atnāk mājās bērns, ir vienā no guļamistabām, iekārta sajūt, ka ir nepieciešams mazliet gaisa uz guļamo zonu, tā padod mazliet gaisa. Ja? Vairāk gaisa nepieciešams dienas zonā, padod vairāk gaisa uz dienas zonu. Un tādā veidā ierīce visu laiku balansē, tātad kur un cik gaisa ir nepieciešams tā vietā, lai vienkārši vēdinātu visu māju nepārtraukt, tā vēdina tikai to mājas daļu, kur šis gaiss ir nepieciešams. Tādā veidā jūs ietaupat diezgan būtiski uz apkuri, jo, pieņemsim, lai izveidinātu visu māju, būtu nepieciešama tur 200 kubi gaisa, tā vietā, lai izveidinātu tikai viesistabu, jums varbūt pietiek ar, 80 kubiem gaisa. Ja? Tātad jau jūs ietaupat 60% no siltuma enerģijas, tātad, ko jūs vienkārši lieki izventilēt, ja? Ar parastu ventilācijas sistēmu, kur ir tātad visa māja ir kā viena zona. Tas ir galvenais princips šai Aerobot sistēmai. Šī duālā, jeb divzonu ventilācija darbojas kopā jau ar visiem Aerobot iekārtu modeļiem. Tātad, attiecīgi, ja jūs interesē par šo uzzināt sīkāk, droši sazinieties ar mums, apskatīsim jūsu mājas projektu, ieteiksim, kur un kā un vai tas varētu darboties arī jūsu mājā, un tad jau atradīsim risinājumu jums. Tā kā droši zvaniet, rakstiet, un ja kādi jautājumi, sūtiet e-pastus.